Interesants fakts ir par šo te Sāras vecumu, ka viņa nodzīvoja līdz 127 gadiem. Ābrahama sieva, un kad Ābrahamam bija 100 gadi un viņa sievai Sārai bija 90, tad pēc gada senāk pasaulē nāca Īzaks, kura vārds nozīmē Dievs smejas. Un te vēl ir minēts tā, ka viņa bija ļoti skaista. 2 reizes, laikam, tas ir bijis minēts. Faraons gribēja ņemt viņu sev par sievu, un Dievs viņu it kā pasargājis, uzsūtot faraonām augoņus. Un 2. reizē Abimeleks gribēja par savu sievu, un viņu nolaupīja, bet sapnī viņam parādījās kungs un brīdināja, lai viņš viņu neaizskar. Nu tā, interesanti. Jā, interesanti.